sākam. Tātad šī vispār ir vēsturīgs vakars. 2011. gada 8. jūlijas mēs 3 gadus taisījāmies un beidzot esam sataisījušies ar šo jauno cilvēku. Motorcentrs, departaments, jau virsbūves un tam līdzīgi vadošie virsbūves speciālisti valstī. Mēs esam sataisījušies pēc 3 gadu plānošanas uz iet uz izdzīvošanu. Lūk, 2 somas, 30 kg. 1 nāzes, 2 lielāki naži. Jā, tā teikt, ar šo mēs cirtīsim, ar šo mēs vāveres slaktēsim. Sākam savu izdzīvošanu ar šādu nelielu ieturēšanos, jo mums tas paredzēts ir vēl 2 dienas, šī nakts un vēl viena nakts. Kopā 30 km. Mēs tagad uzņemam kalorijas, jo pēc tam kalorijas būs mežā. Sūnās. Un tas atkarīgs no mums un no tām kalorijām, vai mēs viņus noķersim un dabūsim paēst. Nu, un mērķis. Laiks ir labs. Mēs esam jauni, viss ir forši. Parādīt, pierādīt pašiem sev. Vienkārši labi pavadīt laiku, tas arī viss. Uzdzeramais vienkārši eleganti. Tagad uz to izdošanos mēs vienkārši tad... Oi, nu jā, par mājās palicējiem un nīkuļiem. Un stipenam. Es tepat arī palieku. Dabīgais morsiņš. Kaut kādiem busulvaģiem. Jā, pateicamies saules dievam. Ej, tu nost. Izdzīvošana stāvlaukumā. Mēs esam paranormālo zonu ietekmē. Redz vēl vaļa? Tevi es redzu, bet tos kokus apkārt neredzu. Te ir ģeopatogēnā zona, tektonisko joslu lūzuma vieta. Te ir koki, kas aug ar saknēm uz augšu. Anģa, mēs tos kokus neredzam. Jā, koka galā ir kaut kāds pipsis. Kas šitais ir? Ej, tu nost. Te karājās medaljons. Es viņam riskēšu pieskarties, viņš ir smags. Klasās pa daraņķi, bļa. Tas ir kaut kāds kreisais medaljons. Ejam tālāk. Mums izdzīvošana ir ideāli. Jā, striķīts tur. Jā, viņš ir noplēsts. Maitas zagļi. Varbūt, kad pēdējais medaljons, kas karājas, ir paredzēts priekš mums, varētu viņiem karātavs. Cilvēkiem tas ir jāredz. Jā, vēl. Kas vēl? Jā, vo. Uz leju tagad palaid. Un tur karājās. Obļa. Tas vairs nav medaljons. Kāds ir mīris. Jā, tik daraņķīgi. Un arī zvaniņš. Es šitā došiem kā var pazvanīt, bļa. Sasauksim Neptūnu. Mums ātri jātiek ārā no šīs zonas. Tā tas labi neveiksies. Lūk, tur ir sevi spēcīgs čeli, bļa. Man ir ļoti spēcīgs. Bet nu labi, mūsu izdzīvošanas kūra turpinās. Mēs dodamies tālāk. Ir vēsturisks brīdis, pirmo reizi, kuram muģiņu šitajos te apstākļos. Bēram grilam, tas arī forši izdevās. Lūži, tāpat kā man tagad. Šteli, es to nejūtu. Viņš praktiski uzreiz aizdegās un viss notiek. Jo, kā mēs zinām, uguns ir dzīvība. Tikai nevajag ļaut viņai nodist. Tai dzīvībai. Štelle. Tā ir izdzīvošana. Ir pulkstens 2 naktī. Nevienu mirkli nevar atslāpt. Nedaudz pagulējām, pamodāmies, sapratām, ka nedaudz jāuzbužina uguns, lai galīgi nenosalta. Sabužināsim uguni un atkal iesim nosnausties. Stundiņa pagājusi, mēs atkal esam augšā, tikko esam sabužinājuši ugunskura vēlreiz. Nav miera ne mirkli, kaut kur te tusē cilvēki. Stundiņu atkal nosnaudīsimies un tad iesim tālāk. Rītā būs vāveres, rītā būs īstas vakariņas. Vāveres cepetis,
es pat teiktu vairāk vāveru cepetis, vāveru kažociņus izmantosim zeķītēm. Un viss būs afigēna. Nu, tagad tuģiņš ir sabužināts, varam atkal iet nosnaucies uz kādu stundiņu. Kārtējā stunda ir pagājusi, drīz būs jāstartē, bet vēl droši vien vēl mēs pagulēsim, atkal uģiņš ir sabužināts. Jāiedara bišķi ūdentiņš. Jūtamies ideāli, izskatāmies lieliski. Ugunskurs nodzisis. Jāiet ir uz turieni. Priecmeža aug, eglis meža arī aug, mēs ir vērts lapām, zemenītes sarkanās. Priecmeža aug, eglis meža arī aug, mēs ir vērts lapām, zemenītes sarkanās. Pirmā diena pēc nakts. Esam nogājuši 11 kilometrus. Apkārt ir Latvijas piejūras izotops. Daudz skudru. Un daudz skudru, kas ir ļoti interesanti. Tur ir skudru pūznis, un te ir manām redzama iestaigāta taciņa, pa kuru tās skudras iet. Nu, nepamanīt nav iespējams. Gadsimtiem skudras šeit ir staigājušas, un ceram, ka gadsimtiem vēl staigās. Šīs skudras mēs neēdīsim, pateicoties viņu skaistai taciņai, bet dosimies tālāk. Šis ir ļoti nepateicīgs mežs vāverēm. Slāzus nevar uzlikt, jo te viņas nedzīvo. Nu jā, tikai priedes. Tur mēs redzam arī lapu kokus, kas laiku pa laikam parādās, bet pārsvarā priedes, blakus šalts jūra. Dodamies tālāk pretī nezināmajam. Kas tur bija? Aha! Anģa tika noķerts melnās atraitnes zirnekļu tīklā.